Bet jūs taču lieliski zinat, ka jūs esat izgājuši treniņus un ka vairums cilvēku nesaņēma neko. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka mūsu apziņa negrib darīt to, kas tai nav mācīts no bērnības. Un, ja mēs to neizlabosim, nekas, nekad, nevienam nenotiks. Garantija. Punkts. Apgalvoju, esmu tam pat izgājusi cauri, esmu to pati pārbaudījusi. Šahs un mats. Šobrīd esmu pilnīgi gatava ar jums dalīties informācijā, kurai es pati esmu gājusi cauri. Tie, kas strādā internetā, ļoti labi zina, ka mums visiem ir stāstīts, ka mums ir jāiet šajos online treniņos, ka mums ir jāmācās viss šis te pārdošanas, visādas varonkas un visādi pārdošanas tuneļi un visādas pārējās fiškas. Arī es to esmu darījusi, gājusi dažādos treniņos un mēģinājusi, bet ziniet, kas patiesībā notiek? Visi tie cilvēki, kas sāk nodarboties ar online biznesu, agrāk vai vēlāk saprot, ka panākuma koeficients šiem cilvēkiem, kas ir nopirkuši šos te online treniņus, patiesībā ir 4–5%. 4–5 cilvēki no 100. Tātad 95 cilvēki no 100 nesaņem absolūti nekādu rezultātu. Un ziniet, kāpēc? Jo mūsu cilvēka apziņa, kas ir izgājuši no postsavienības, nav sagatavota tam, lai patstāvīgi izmainītu savu apziņu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka daudzi cilvēki nekad nevarēs izmantot informāciju, par kuru viņi ir samaksājuši naudu. Kaut arī viņiem pašiem liekas, ka viņi to var. Viņi tā domā. Viņiem tā ir stāstījuši arī treneri un koči, ka viņi to var. Viņi tā arī domā, ka viņu skačā šie treneri un koči un ka viņam tas viss izdosies. Bet jūs taču lieliski zinat, ka jūs esat izgājuši treniņus un ka vairums cilvēku nesaņēma neko. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka varbūt šeit nav dota kāda vērtība. Tas ir tāpēc, ka mūsu apziņa negrib darīt to, kas tai nav mācīts no bērnības. No bērnības mūs mācīja strādāt, iet no 9 līdz 5 uz darbu, ļoti bieži vienkārši atsēdēt šīs stundas šajā darbā, neuzņemoties nekādu atbildību uz sevīm, plus vēl ļoti daudz psihotraumas no bērnības, plus vēl audzināšana. Un ja mēs to neizlabosim, nekas, nekad, nevienam nenotiks. Apgalvoju, esmu tam pat izgājusi cauri, esmu to pati pārbaudījusi. Un starp citu, ļoti daudz no jums jau sen tam arī ir izgājuši cauri. Kas ir atslēga zināšanu izmantošanai? Atslēga ir apziņas izmainīšana. Piemēram, iedomājieties, ka cilvēkam, kamēr viņš aug, vecāki viņam teica, ka viņam rokas aug ne no tās vietas, ka viņam nekas nesanāks. Viņam neteica, ka kaut kādā brīdī viņš kļūs pieaudzis, un ka viņš drīkstēs dzīvot un pieņemt lēmumus patstāvīgi. Jūs taču ziniet, ka vairums cilvēku neprot pieņemt lēmumus patstāvīgi. Un ja šis cilvēks taisās apgūt kaut kādas online biznesus, tad par kādu biznesu šeit vispār var būt runa, ja viņš pat nav spējīgs uzņemties lēmumu pats par sevi? Stādamies priekšā, ka viņam vajadzēs nest atbildību ne tikai par sevi, viņam vajadzēs nest atbildību par saviem cilvēkiem, par savu komandu, par savu kolektīvu, kuri cerēs un būs atkarīgi no šī cilvēka. Stādaties priekšā? Un kāpēc tas nestrādā? Tāpēc es jums gribu iedot instrumentu, kuru es pati esmu pārbaudījusi un esmu sapratusi no šiem te daudziem instrumentiem, no šiem te daudzajām skolām, kurās es pati esmu gājusi cauri, gan pati kā treneris, gan pati kā students, un patiešām zinot gandrīz visu, ko internetā mums piedāvā, varu apgalvot, ka līdz šim es šo atslēgu atradusi nebiju, bet es viņu ļoti, ļoti gribēju atrast, un es viņu meklēju visus šos gadus. Un šobrīd es patiešām esmu šo te atslēgu atradusi. Un šī te atslēga saucās izmainīt un izstrādāt zemapziņas programmas. Piemēram, skatāmies, ka mēs tagad gribēsim uzsākt kādu biznesu. Mēs saprotam, ka mums vajadzēs iziet publikā, mums vajadzēs stādīties priekšā, mums vajadzēs sākt runāt. Un ja mēs tagad izejam, piemēram, mēs tagad esam izgājuši kaut kādā laivā vai YouTube vai Facebookā vai Instagramā, un mums trīc ceļgali.
un mēs domājam, ka mēs ar savu gribas spēku varam to izmainīt. Es domāju, ka jūs droši vien esat jau to mēģinājuši. Un visticamāk, jums tas neizdevās. Un arī neizdosies. Īstenībā tas ir tas pats, kas likt alkoholiķim ar gribas spēku pārstāt dzert. Vai arī tas pats, kas cilvēkam ar lieko svaru likt atkal caur gribas spēku, nomest šo te svaru, atteikties no ēšanas un tā tālāk. Patiesībā tas ir tas pats. Jums ir rāmi, kuros jūs dzīvojat un kuros jūs dzīvosiet. Tie jūsos ir ielikti. Ar jūsu gribu vai pret jūsu gribu, ar varu vai bez varas, tas ir cits jautājums, bet tie jūsos ir ielikti. Un dzīvē jūs virzīsieties tieši tur, kas jums bija ielikts bērnībā. Tieši tāpēc milzīgam daudzumam cilvēku, kas staigā pa šiem treniņiem, meditē, nepārtraukti kaut ko mācās, viņiem ir 10 tonnas ar certifikātiem, ar diplomiem, ar vairākām augstākām izglītībām, bet viņš tāpat ir ierāmēts tajā savā rāmītī, un viņš ārā no šī rāmīša tāpat netiek. Es dodu cilvēkiem instrumentu, kā atbrīvoties no šīs te programmēšanas. Tas ir instruments, kā izmainīt jūsu zemapziņas programmas un dot iespēju jums dzīvot tā, kā jūs to gribat, bet ne tā, kā jums kāds to ir licis darīt. Tāpēc tiem cilvēkiem, kuri varbūt tās citiem cilvēkiem pasniedz šos te treniņus un tomēr saprot un redz, ka no tiem, kas šos te treniņus ir izgājuši, rezultātu patiesībā sasniedz ļoti maz cilvēku skaits, es aicinu jūs iepazīties ar šo te instrumentu, kurš pat tiešām dod šos te rezultātus. Jo tā ir atslēga. Jo bez šīs te atslēgas jūs varat dot šos te treniņus, varbūt viņiem pat ir ļoti laba vērtība, bet cilvēkiem rezultāti būs ļoti minimāli. 95 cilvēki no 100 jūsu skolniekiem nesaņems nekādu rezultātu. Un varbūt arī ir kāds no jums tāds, kas ir mūžīgais skolnieks. Ja jūs esat mūžīgais skolnieks, mūžīgais students, tad varbūt aizdomājieties, kāpēc jums patīk mācīties un nesaņemt nekādu rezultātu. Ja mēs paskatāmies, jūs esat atnācis uz kaut kādu skolu, kurai jādod kaut kāds rezultāts. Jums ir jāsaņem šis rezultāts, un pēc būtības jāsāk baudīt dzīve. Jūs taču tāpēc tur gājāt, vai ne? Jo jums taču pārdeva risinājumu visām jūsu finansiālajām problēmām. Bet kāpēc tad jūs ejat no vienas skolas uz otru, trešo, un tā visa dzīve? Gadiem. Es pati tā esmu darījusi. Jo man nebija šis instruments, kur es esmu atradusi šobrīd. Daudz patiešām sēž YouTube kanālā par 12 stundām un klausās un skatās, lai kaut ko dzīvē un kaut ko par dzīvi saprastu. Jūs domājat, tā ir normāla, veselīga tieksme vai kaut kāda šiza un novirze? Tāpēc, ja jūs tomēr gribat izmainīt savu dzīvi, lai jums vismaz kaut kādi rezultāti būtu, es jums iesaku izmēģināt šo instrumentu, kas patiešām strādā. Un tas, ka jūs par šo instrumentu agrāk vēl nezinājāt, tā nebūtu nav jūsu vaina, jo patiesībā nevienam nav izdevīgi, lai mēs izietu no šīs zemapziņas verdzības un lai mēs sāktu dzīvot. Bet laiki mainās, laiki ir izmainījušies, un jums nāksies to darīt, jo agrāk vai vēlāk jums būs jāizmainās. Laiks mainās tik ātri, ka, ja jūs neiesiet laikam līdzi, jums būs ļoti grūti dzīvot. Tāpēc aicinu jūs uz konsultāciju, telefona numurs ir uzrādīts zemāk, un mēs varēsim ar jums parunāt par to, kā izmainīt jūsu dzīvi.